biķeru septītnieks taisnā pozīcijā. Kad biķeru septītnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sulās būt pilns izvēļu, sapņu un iespējamo scenāriju. Šī kārts norāda uz situācijām, kurās priekšā būs daudz variantu, bet būs arī jāsargā sevi no ilūzijām un tukšiem solījumiem. Tā ir kā dzīves piedāvājuma bufete. Daudz krāšņu ēdienu, bet ne visi ir garšīgi. Attiecību jomā šī kārts liecina, ka, ja esi attiecībās, tev iespējams nāksies skaidri apzināties, ko tu vēlies no sava partnera un attiecībām. Vai jūsu kopīgās ieceres ir realistiskas, vai arī jūs būvējat pilis uz smiltīm? Ja esi viena, biķera septītnieks var nozīmēt daudzus interesantus potenciālos partnerus, bet arī brīdina par to, ka ne visi ir tik uzticami vai īsti, kā sākumā šķiet. Izvēlies ar prātu, ne tikai ar sirdi. Darba un finanšu jomā biķera septītnieks simbolizē iespējas, kuras var šķist pievilcīgas, bet prasa rūpīgu izvērtēšanu. Tas varētu būt gads, kad tiek piedāvāti jauni projekti vai idejas, bet tev būs jāuzdod sev jautājums, vai tas tiešām ir tā vērts? Finansiāli šī kārts iesaka uzmanīties no pārlieku lielām cerībām vai riskantiem ieguldījumiem. Un atceries, biķeru septītnieks tev saka, ka ne viss, kas spīd, ir zelts. Kā saka, sapņošana ir brīnišķīga, bet prātīgs sapņotājs nekad neaizmirst pamosties. Šogad esi izvēlīga un skaties dziļāk par virspusējo. Biķeru septītnieks apgrieztā pozīcijā. Kad biķeru septītnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var atklāt skaidrību un spēju izvēlēties. Tā ir zīme, ka tu beidzot spēsi atšķirt sapņus no realitātes un koncentrēties uz to, kas patiešām ir svarīgs. Šī kārts norāda uz to, ka ilūzijas un apjukums paliks aiz muguras, dodot vietu skaidrībai un mērķtiecībai. Attiecību jomā apgrieztais biķeru septītnieks liecina, ka tu iespējams esi gatava risināt attiecību jautājumus ar lielāku godīgumu un praktiskumu. Ja esi attiecībās, tas var nozīmēt, ka ilūzijas par attiecībām izgaist un tu pieņem realitāti tādu, kāda tā ir. Ja esi viena, šī kārts norāda uz to, ka tu beidzot sāc saprast, kāda partnerība tev ir nepieciešama, un esi gatavs skaidri definēt savas vēlmes. Darba un finanšu jomā šī kārts simbolizē spēju atšķirt labas iespējas no tukšām cerībām. Tu vairs neļausies maldināšanai vai nereāliem piedāvājumiem. Tas ir gads, kad tu vari koncentrēties uz konkrētiem projektiem un virzīties uz priekšu ar pārliecību. Finansiāli šī kārts norāda uz stabilitāti, kas rodas no gudrām un pārdomātām izvēlēm. Un atceries, apgrieztais biķeru septītnieks tev saka, ka, lai sapņi kļūtu par realitāti, tie ir jāatšķaida ar veselo saprātu. Kā saka, kad sapņotājs kļūst par darītāju, viņš rada pasauli. Šogad fokusējies uz būtisko un dari to ar pārliecību.